stāv pēc piedētalām, tie prasirī. Tas aizņem vēl 5 minūtes vagonā iekā. Nosēžu vēl 10 sastrēgumā avotu ielā. Pēc tam prātis skanē, par ko kāds varēja. Īsāk sakot, zini, kāpēc kavē? Jo viss ir sarežģīti. Es gribu tikt garā, es gribu tikt līdz, es gribu tikt garā. Es gribu īsti līdz, es gribu krist mazāk. Bet zini, kā ir, viss ir nepareizi. Neviens līdzeklis man nelīdzēja, kaut gan gribu atnest, tad, kad pīpēju, tad, kad nepīpēju. Varu iztikt pa dienu, bez tā steigāt pa parku, plus es to vairāk nedara darba laikā kā darbu. Bet uziņā būs daudz no citādu skatījumu, es nopirku paciņu pienu visādam gadījumam, lai no krastēnī, tā kā sliktākam radījumam, kopības ceļu, tad likt uz nesūkātā atzīm. Mums parādās tik ķiepeši kā pantēri, tagad sīgalien no mutes tādā gliemeža antēri, laikam disciplīna ziņā nāku no zemākas klases, bet zini, kāpēc man nesanāk atnest, jo viss ir sarežģīti. Es gribu tikt galā, es gribu tikt līdz, es gribu tikt garā, es gribu izplīst, es gribu krist mazāk, bet viss ir nepareizi. Savā darba vietā daru labu jau rokas vairs. Sēžu vienā vietā kā domātājs. Viens un tās pats kā dziesmas populārs. Zinu savu nākotni labākā Nostradamus. Iekšā vienmuļš, ārā tas pats. Mans vēders paliek resnāks, ātrāk kā maks. Bet ko man darīt? Karot un trīt raks. Mans cēlē nav labots, trīs raks. Tā lai kā fons, bet iedoties nav sveš. Es varu kaut ko mainīt, bet ko zaudēšu? Un kāda būs citur alga un darba laiks? Īsāk sakot stāvīt, kā man ir sarkanais, jo viss ir sarežģīti. Es gribu tikt galā, es gribu tikt līdz, gribu tikt garā, gribu izlīst, gribu krist mazāk. Bet zini, kā ir, viss ir nepareizi.